Šodien es jums pastāstīšu, kā varat uzzināt, vai jums ir ļaunprātīga programmatūra un kā varat izvairīties no tās vai to dezinficēt. Daudziem no jums, kam ir transvatleta maska, ir bijis tā, ka esat veikuši darījumus, un nauda ienāk, bet pēc dažām minūtēm pazūd. Ko jums vajag darīt? Vai bez nepieciešamības pieslēgt maku? Tikai ar jūsu maka adresi, ko varat atrast savā makā, vai, ja nospiežat uz BNB Smart Chain, saņemt vai nosūtīt, jums ir jūsu maka adrese, to nokopējiet un ielīmējiet PESCen lapā, kas kalpo, lai pārbaudītu maku un nospiežat uz pārbaudīt. Ja sulainis ir tīrs, tas pateiks, ka nekā nav, un, ja nē, tas sāks ievadīt visas atļaujas. Uzmanību ir kāda atļauja, kas pieder pie Uniswap vai PancakeSwap, un parasti to sauc par Permit 2, sapratāt. Atļauja ar numuru 2, bet jums jāskatās, vai tā nav krāpnieciska, tas ir ļoti svarīgi. Un tad jūs redzēsiet vēl citus atļaujas, kuras, iespējams, esat piešķīruši noteiktos brīžos, pat nezinot, sapratāt. Kā to noņemt? Ļoti viegli. Ja redzat, ka ir kāda atļauja, kas nav laba, ir ļaunprātīga programmatūra, vai jums ir gadījies, ka 2, 3, 4, 5 dolāri vai kas cits ir pazudis, tad, kad zināt, kas ir šī atļauja, ko darām. PESCen lapā, tajā pašā lapā, kur mēs pārbaudījām, pieslēdzam maku, nospiežam uz atcelšanas pogas. Tam, ko vēlamies atcelt, sapratāt. Un mēs samaksāsim 2 vai 0 eiro un 3 centi par gāzi, nevis skenējot ar maku, un tas pazudīs, kā mēs redzēsim. Kad esam pieņēmuši šo atcelšanu, atkal ievadām maka adresi, nospiežam uz pārbaudīt. Un šādā veidā mēs redzēsim, vai maks ir tīrs. Es iepazīstinu sevi, esmu Marco Musumezidgata, projekta Bitcoin Arc izpilddirektors, un aicinu jūs arī apmeklēt to. Aicinu jūs apskatīt manu projektu. Esmu ekonomists un finanšu analītiķis, un šodien es jums sniedzu ļoti svarīgu informāciju. Tātad pārbaudiet maku un paskatieties, vai jūsu maks ir tīrs. Liels paldies!